Vēlos sniegt nelielu ievadu, ieskatu par to, kas ir etiķis, kā to gatavo, kā tie atšķirās savā starpā un visbeidzot, kā viņus pielieto. Jūs redzat to lielo etiķu daudzveidību. Mēs varam īstenībā ilgi un daudz un plaši runāt par katru no viņiem, ko visticamāk mēs arī darīsim. Vienu atsevišķu stāstu vērts ir ābola etiķis, noteikti biezais balzamiko etiķis ir tā vērts. Kalamansi etiķis, šis būtu citrus augs un līdz ar ko ļoti labs izmantojums, ja salātos piešķirs svaigumu, sulīgumu, arī savā ziņā tādu gaišumu. Mums ir vīģu etiķis, kas ir no tiem maigajiem, par ko jau stāstīju, tam ir tikai 3%. Un tā kā šis ir glabāts ozolkoka mucā, tad šim ir tāds mucas deguma garš, kas ir izcils grilējumiem, pikantiem sieriem un tumšai gaļai. Piemēram, cidonija etiķi, kas būtu tāds latviešu gaumē ļoti labi saprotams, tāpēc, ka cidonijas aug pie mums pašiem un ar cūgaļu, ar vieglajiem salātiem. Var sakot, plaši izmantojums diezgan universāls. Un es zinu, ka viena no atzītākajām eļļām no FOMFAS ir ķirbjsēkla eļļa, cidonija etiķis ir vienkārši izcils.